Nu, labrīt visiem! Atkal esmu izrāvies copītei. Par cik šodien es eksperimentēt baigi negribu. Tad, atbraucu atkal tepatās uz salas galiņu. Un mēģināsim noķert kaut ko. Tagad, kamēr tikko gaismiņa parādījusies, jāmais iekšā barība. Un jākrāmējās ārā. Tā kā tā. Vakar biju Zebra Masterā. Biju uz Rīgu jābrauc, tur visāds darīšanas. Un tur tā baigā akcija tagad iet pa 25 eiro sapērts barību no Lorpio. Un spanni tev dos pa velti. Tā es arī tiku pie spaņa. Sapirku barības, visādas, šitā kaut kāda, nezinu, mēģināsim, skatīsimies arī kaut kādu priekš brekša, bet tāda rupjāka maluma, smagā, cik es saprotu, heavy, tas ir smaga. Un vēl tur nopirku visādas, vēl kaut kādu no Magnetic sērijas un šito lielo paku arī vēl paņēmu. Tā, lai tie 25 rubuļi būtu. Vēl cepumiņas paņēmu arī. Tā kā, apmēram tā. Un šodien es gribu šitās pamēģināt, jo es te skatos, te tāds bišķi rupjāks malums. Mēs gribam to lielo breksi ķert, tā kā, liezīsim uz to rupjāka maluma kaut kādu. Bija ieteikuši, lai es tur tā kā lieku kaut kādu gaļiņu klāt, tā es pagājušreiz video neiznāca, bet es tur nopirku tajā aparātā šito, tā teikt, proteīnu. Teiksim tā. Un ko piemetīsim to karpu arī kukurūzu saldo tipa. Domāju šodien pasēdēt visu dienu. Tā kā, lai tā barībiņa ir. Cik mums te būs kaut kādi 3 kilogrami. Jā, lai tas sīrups arī ārā zaļais. Tā kā, vēl tur daudz. Kas mums te sanācis ir? Tagad uz sitienu būs bišķi pa mitru, bet tūlīt viņi sasauksies iekšā un būs vēl iespējams pat jāpiemet klāt. Tā kā, viss. Pēc tam piemetīšu vēl zaļos cepumiņus klāt, lai viņi būtu tādi bišķi tādi piesaistošāki. Un tas arī viss, kas attiecās uz barību. Paņēmu vairāk tārpas līdzi, pēc tam, ja galīgi nebūs copas, tad sākušu griezt klāt arī slieku. Un tā jau redzēsim, moši kādu breksi šodien izdosies noķert. Kā jums šitāds gadžets? Es jau pagājušo copu viņu rādīju, bet pa cik video neiznāca, tad atkal pa jaunam jāfilmē. Arī Zebra Masterā dabūju. Un dabūju es viņu pavisam smieklīgu cenu. 24,99. Un šitais lietusargs. Viņš jau bija, sākotnējā cena viņam ir 99 eiro tur ar kapeikām, gandrīz 100 eiro. Tad viņš bija akcijā, stāvēja 69 kapeikām.
Un tad beigās dēļ viena defekta viņi nocenoja pavisam zemu. Šī te vietiņā viņam tas mehānisms bišķi tā kā, viņš nestāv taisni, bet stāv tā kā bišķi iešķībi. Bet tas galīgi nekādu nemaina. Pagājušo reizi bija lietus riktīgs ar vēju. Viņš stabili stāv tur. Vienīgais mīnus ir tas, kad viņam te šinīs te vietās, kur ir stiepiens kā reizi no iekšpuses te pa maliņu tek cauri. Augšā nekur netek nekas, bet te šitais te stūrīšos tā kā tek ārā. Vienīgais tāds mīnusiņš. Bet, no lietus pasargā, līdz ar to viss ir bumbās. Viso, makšķers iztinu, samet iekšā, tagad pārmetīšu. Un tad sāksies cope. Jā, un vēl kas ir. Šodien ķeršu tikai uz slieku. Viena makšķerīte ir pavisam tuvu iemesta. Otra makšķerīte bišķi tālāk. Es baigi tālu nemetu, jo, negribās tur baigi vickot, tur baigi pēc tam grūti līdz tai klipsai aizmest. Tad pārcenties pirmajos metienos, tāpēc, iemetu tā kaut kur, es nezinu, kur tā straumīta plus mīnus, tādā vietā arī iemetu. Un viena makšķerīte gandrīz, kādu, es nezinu, 15 metri no krasta kaut kur tā. No zāles kaut kur, apmēram. Tā kā tā. Skatīsimies, kas mums ar to Lorpio lielo barību būs. Jā, un ko tad jūs tā kūtri, es nezinu, neviens. Pēc iepriekšējā video nevienam tā atlaižu karte īsti nav vajadzīga. 25%. Domāju, tā ir diezgan laba atlaide. Viņu var izmantot gan internetu veikalā, gan klātienē. Tā kā, tā. Vēl joprojām tās 5 kartes ir. Tā kā, pēc video iznākšanas pirmie 5, kas atrakstīs WhatsAppā. WhatsApp numurs ir kanāla aprakstā. Un pirmie 5, kas atrakstīs, tiem arī es aizsūtīšu to kodu. Jo tāpat tās likt ārā to kodu es negribu, jo tad es nezināšu, vai viņš ir izlietots vai nav izlietots. Tā, ja cilvēks atsūtīs, tad viņš 100% tad viņi arī izmantos. Lai tie kodi vienkārši nekarājās gaisā. Tā kā, tā. Gaidām tās copītes. Pagaidām nav bijusi neviena. Ko? Pirmais upurs. Ķīsīts. Tā nav laba ziņa, bet, kaut kāda zivtiņa vismaz ir. Kaut kas pieķērās. Nevar saprast, kas. Pretojās. Breksīts pirmais. Plicis, bet nežēlīgi liels. Paskatās, kas pa plici. Jēzus, Marija. Šitādi jau man patīk. Es kā reiz pārmet makšķi, skatos, kaut kas nežēlīgi rausta. Plicis. Kaut kas vēl pieķērās. Šoreiz uz otras makšķers. Nospruka. Maita. Godvārds. Bija kaut kas pasmaks. Kaut kā viņš attāķējās.
nezinu kā. Tik smuki nāca. Baigi jocīgi. Labi. Bet diezgan jaudīgs kaut kas bija. Nu labi, gaidam nākošu. Šodien izskatās, ka tā copīta būs tāda bišķi pagrūtāka. Baigi daudz visādu drazu nes pa to upi. Pēc lietiem tagad straumīgi bišķi pamainījās. Un nes to zāli un visādus baļķa gabalus un visādus brīnums. Pēc diezgan bieži te man aizķerās kaut kas. Tā tālāk. Bet copīts ir, tas jau baigi priecē. Nav tā, kā es tur biju aizbraucis pagājušo reizi. Bišķi tālāk, kādi 5-6 kilometri uz priekšu. Un tur bija tā baigi švakjā tām copēm. Un te izskatās, ka bišķi kaut kas vismaz to tārpu aiztiek. Kaut kas norāvās. Nezinu, viņš laikam bija aiz tā tārpa paķēris, jo āķis bija uz... Nebija norauts āķis, teiksim tā. Tā laikam neiedeva kārtīgi viņam iest viņu. To ēsmu. Bet kaut kas tāds diezgan pretojās, diezgan jaudīgi. Nezinu. Un gaidam. Gan jau būs kaut kas. Nu, bet baigā mīgla vispār nevar neko redzēt. Kā 10 metri un viss, un ne to otru krastu pat nevar redzēt. Tā kā, nu, nezinu, tas ir labi vai slikti. Soli jau te lietu arī kaut kā te pa dienu. Bet, nu, nezinu, tās laika prognozes mums te ne pa dienām, pa stundām mainās. Tie meteorologi, kas tur sastāda visus tos, viņiem tur nezinu. Baigi ticēt negribās. Viņiem tās prognozes katru stundu savādākas. Tev es ar tāds pats prognozists. Ieraudzīšu mākoni un pateikšu, oi, tūlīt laikam būs lietus. Un viss. Ticēt tur pāris dienas uz priekšu, tas ir tā. Jo nedēļas laikā tas laika prognoze tā nomainās, ka es nezinu. Pavisam cita prognoze. Tā kā nu tā, labi. Gaidīsim to lielo zivi. Gan jau šodien būs ko parādīt. Tas, pa ko es teicu, reku baļķis ritīgs peld. Un tā ir problēma. Bija copīt, tāpēc arī ieslēdz kameru, varbūt izdosies arī paši copīt no filmēt. Vienu reizi tā kā kaut kas uzsita. Bet tas baļķēns nu galīgi man nepatīk. Ir, copīt ir. Bet tas laikam būs kaut kāds plicīts. Vai vēl vienreiz uzsit, tā pavadiņa diezgan gara. Tad jau laikam būs galā kaut kas. Negrib. Ka mūs tukšs āķis. Nu, tas baļķis tik nepatīkami peld.
tieši sāk griezties pirms makšķerēm. Vilkuši skatīšos, kas tur ir galā. Vai nav? Nē, tur jau zāle sēž iekšā. Jau pilns zāle uz makšķeres. Tā kā tā. Jau būs laikam abas divas jāpārmet. Tur baļķis jau man te viss sabojās. Nācās ģērbties nost un brist iekšā. Kur šitais būms, kas tagad ar sānu stāv. Vienkārši šķērsām nostājās un viss, nu. Nācās noģērbties un brist iekšā vilkt ārā viņu, nu. Lai varētu turpināt copēt. Citādāk man te būtu jāstāv. Vienkārši viņš te iekrita, te pie paša krasta nekādas straumītes nav, un viņš apstājās vienkārši, nu. Maitas gabals. Pilnīgi atvilka. Nezinu, kas tas tāds ir. Tik šausmīgi, tā kā breks. Varbūt arī ir brekšulēns. Redzēsim tūlīt. Nē, atkal plicis. Tikai maziņāks. Tā atvilka, bet bitīt matos, es jau domāju, pienāca tētiņš. Nē, pličulēns. Až pilnīgi sirds sarāvās. Makšķernieks sapratīs. Tas pats tūlīt grib aizmukt. Tā kā nu tā. Turpinam ķert. Uzliku zvaniņus, jo tās copītes nebija. Kaut kas te nāk. Maziņš. Atkal maziņš. Tāpēc es ar barotavu neuzspēju iztīrīties. Iemetu. Bet bija kādu laiciņu tāds baigais klusums. Vispār neviens neparaustīja neko, atkal plicīts. Tā kā tā. Bet tādi plauksti plicīši, tad nu nav tik slikti. Bet mēs jau gaidam breksi. Atkal kaut kas nāk. Copīt jau nu bija baigā. Bet tā pasmagi. Jā, kaut kas smagāks. Ir laikam pirmais būs tomēr. Galvenais nepalaist viņu vaļā. Pirmais brāļuks ir. Ko es varu pateikt? Oi, cik smuks. Var nemaz pacelt to kātu. Jēzus Marija. Nu kāds kilograms taču neir. Reku, paskatās. Brāļuks ir. Ļoti smuks. Tātad atver savu muteli vaļā. Breksīts ir pienācis pie barības. Ak, Jēzus, ko tu spēcīgi tur viņu. Tu āķi. Paskatās, nu. Kas pa maktenu. Breks. Viss vienos puņķos, kā mēs mīlam. Nu, pirmais ir. Cik tagad 7:08 kaut kur. Viens būs. Bišķi tuvākā punktā es to otru, kas bija tuvā makšķeru pārmet vēl tālāk. Pie tās vēl pagaidām nekas nenotiek. Pie šitās jau bija tāds divas aizdomīgas copītes. Tāpēc, nu, cerēsim, ka tas būs vēl ne pēdējais. Nu,
tuvajā punktā, tas ir kaut kādi 30 metri, 30-40 metri no krasta, kur es metu, sākās kaut kāda kustība. Tad man te tārpa noēd, tad copīt. Vienkārši te tā zāle peld, tā baigs, ne zāle, tie visi tie drazas, tie kas te niedras un zāles un baļķi visādi. Pareizai tie pieķerās, tad arī tā kā copīt izskatās. Bet fakts tāds, ka copītas sākušās tajā vienā punktā. Breks, reko atnāca pirmais. Un vēl pirms tam tur bišķi raustīja. Arī tā kā breks būtu bijis, bet kaut kā neizdevās pieķert. Galvenais tur viņas viss noturēt to čupiņu. Bet līdz ar biežajiem pārmetieniem tad tur arī tas punkts papildus iebarosies. Tā kā cerīsim, ka būs vēl kāds breks. Negribās jau arī kaut kādu tādu, pavisam tādu maktenu, kas dos cīņu. Šitais jau it kā bija uz kilogramu kaut kur, bet tās cīņas baigās nekādas nebija. Un kā viņš apgulās un viss. Es pat no sākuma nesapratu. Domāju, ka nebūs. Vai būs kaut kāds plicīts atkal. Bet tas vairāk pēc pliča izskatās. Vēl vienreizīt uzsit un tad jau es ņemšu tevi. Tak, Tādas mīkstas, lēzenas tās copes. Var redzēt, ka nav pavisam maziņi, kas tur ņemās. Divreiz un viss. Laikam bišķi nokavēja. Vajadzēja otrā rāvienā uzreiz arī ņemt. Tagad diez vai būs tur kaut kas. Kaut gan šī te pavadiņa diezgan paliela. Redzēsim. It kā jau kaut kas tur tā kā čubinās, nevar saprast. Labi, mēģināsim piecirst. Nē, varot tev nāk augšā, tā jau nav. Tā kā tā, kaut kāda kustība punktā ir, tas jau priecē. Gaidam nākošos brekšus. Kaut kas atkal nāk. Nav tik liels. Bļēc, ienes zālē. Šoreiz plicis. Bet tāds smuks plicis. Ko tu tur tā iedi? Jā. Pēc tam tev atlaidīs nemīs. O, Jēzus, Marija. Kāds plicelēns. Lai iet bariņā. Te visiem. Davai. Tā kā tā. Pliči, jā. Pličus baigi negribās. Gribās jau to breksi, ja tur plicis stāvēs, viņš jau neļaus tam breksim neko paņemt. Viņš iztīrīs visu vietu.
Nu, bet labi, vismaz ir copa. Nu ko? O! Kaut kā jocīgi. Tieši ieslēdz kameru un atvilka. Nezinu, kas tas pa brīnumu bija tagad. Atkal bija plicīts. Breksa vapšiem mēs nesagaidījām. Sākās viena pliči. Nezinu, līdz vakaram es diez vai sēdēšu. Rīt uz darbu. Morāli jāsagatavojās. Un tāpēc, nu tā ir kā ir. Vienu breksi noķērām. Nezinu, vēl jau kādu laiciņu pasēdēšu. Bet, nu, teikuši, kā ir, izskatās, ka te tagad viena pliči raustīs. Nu, copas ir daudz. Pliči tā kā nelabie, bet nekas izņemot pličus neņem vairāk viss. Tā kā, nu, skatīsimies, ja kaut ko vēl tādu noķeršu, te jau ieslēgšu. Un to pliču izmērs arī jau tāds maziņāks paliek. Tāpēc, nu, tā ir kā ir. Un svelme sākās vēl. Plus pie tā visa vēl vējiņš te raustam un visu. Nu, mums jau makšķerniekiem vienmēr ir slikti. Tā mums vējš, tā mums spiediens, tā mēnesis fāze mums traucē. Visu laiku kaut kas traucē. Bet, nu, mums jau vajag atrast kādu attaisnojumu, kāpēc neķerās tas, ko mēs gribam noķert. Un ir arī tā, ka mums vienmēr ir pa maz. Mums liekas, ka varēja būt vēl labāka copa nekā bija un tā tālāk. Bet, nu, pa lielam nav ko žēloties. Copa ir, breksis arī ir, tāpēc, nu, tā misija pa lielam ir izpildīta. Breksis ir noķerts. Protams, gribējās tā kā tas tur tai Daugavā ķer, tur pilnu to paunu. Tā ka knapi nevar izcelt no ūdens ārā. Bet, nu, kā ir, tā ir. Tā kā tā. Vēl jau gaidīsim, vēl jau prom neskriesim. Līdz kaut kādai pēcpusdienai jau pasēdēsim. Un pēc tam skatīsimies. Un tad, nu tā, ko te es tā esmu saķēris līdz pusdienlaikam. Kur tas smukais breksis. Nu, un pārējie visi plicīši. Šitas tāds lielāks, pārējie tādi, nu visi plus mīnus. Te arī maziņš kaut kāds ir trāpījies. Tā kā, nu tā. Un copīti ir jautra, nu ko. Es vairs to karstumu nevaru izturēt. Tāda kaut kāda viens pulkstens ir. Varbūt vairāk, es nezinu. Es vairs nevaru izturēt šito karstumu, tāpēc jāmet miers. Davai, peldam. Kas var aizpeldēt? Nu, davai. Lai peld visi projām. Nu, kaut kas te neaizpeldēja. Tas ir līdakām pa barību. Tas izlikās, ka viņš ir miris. Tā kā, nu tā. Tāda tā copīta šoreiz būs. Gribējās jau vairāk, bet, nu, es nevaru izturēt to karstumu, es nezinu. It kā jau tas lietasargs aizsargā no saules, bet tad atkal tas vējiņš nepūš, tā kā no tā. Es jau tīstos projām un skatos, man te baigākā copa. Un kaut kas pa liels nāk.
kā smuki pretojās. Breksis būs atnācis. Da labi. Nopietni. Nu, baigi sit. Ļoti spēcīgs. Šitas būs lielais. Jeb tas pats breksis, jeb kaut kas cits. Es nevaru saprast, kas tāds ir. Zandarci, bio Rio. Zandarts. Te nu bija cope. Zandarts. Mēra zandarts. Paskatās. Kas pa brīnumu. Reku. Mēra zandarts. Kurš? Kā viņš man te ir viņš ir tāds tā smuki ieķēries. Paskatās. Nu ko? Ko es varu pateikt? Ļoti patīkams bonus. Nu, zandartu es neesmu garšojis. Man teicis, ka viņš esot baigi garšīgs. Nu, tad būs jāņem vismaz zandarts. Brīnums kā pavadu nenokot. Jēzus Marija. Nu, tad tā. Nu, baigi labs nobeigums. Nu, tad nu tā. Tomēr tā copīt mums ir izdevusies. Atkal ir ko parādīt. Protams, likās, ka jau nebūs vairs tik veiksmīga, bet, nu, redz, noķērām breksi, noķērām smukus plicēnus, un beigās vēl atnāca bonusā zandarts, un vēl pie tam mēra. Zandarts es ķēris līdz šim nebiju. Nezinu, kā man tā ir veicies. Līdaks nāk viena pēc otras, zandarti nav bijuši neviena. Līdz ar to es arī neesmu viņu īsti tā mēģinājis, pat kā viņš garšo. Man tas stāstīja, ka viņš ir garšīgs, kaut gan kolēģis noķēra. Aizved mājās, pateica, ka ņifigā viņš tās pats tā kā visas pārējās zivis, tā kā, nu, nezinu, skatīšos, kā tur sanāks. Kā jau teicu, man tas karstums pavisam neiet. Labāk tad man augstums nekā tas karstums, nezinu. Ziemā es varētu salā sēdēt, bet, nu, vasarā šitai sutoņā es nevaru pasēdēt, nē. Tas nav manējais. Tāpēc, nu tā, varbūt jau kaut kas te mums sāktos, bet, nu, pat cik tāds laiciņš ir, tāds ir. Tā kā, nu, vedīšu mājās zandartu, tīrīšu augšā. Esmu viens no tiem retajiem vīriem, kurš tīra zivs. Un pēc tam dod savām sievām. Tā kā, nu tā, vedīšu sirdspuķītei zandartu un cepsim augšā. Un tad jau nākošajā video jums pastāstīšu, kāds viņš tad īsti ir. Ir ēdams vai nav ēdams. Es jau tas neesmu tas baigais zivēdājs, bet, nu, pamēģināt vajag. Tā kā tā. Nu, ko es varu pateikt? Beigās, nu ko, uzmetiet kādu laiku video. Kam patika, kam nepatīk, uzmetiet to īkšķi uz apakšu, arī būs labi. Tā kā, nu, un piesakojiet, kas nav piesakojis, un neaizmirstiet par tiem atlaižu kuponiem. 5 atlaižu kuponi vēl ir. Video, vai nevis video, bet kanāla aprakstā ir WhatsApp numurs. Uzrakstiet, ka jums vajag, es jums aizsūtīšu. Pirmie 5 un uz priekšu. No pagājušā video, kas bija, nezinu, neviens nepieteicās, līdz ar to tie 5 atlaižu kuponi palikuši. Tā kā tā, viņi der gan internetu veikalā, gan arī klātienē. Tā kā, nu, šoreiz tas arī būs viss.